Un īstenībā tas pirmais valsis ir par gadiem, ka gadi skrien kā stirnas un nenāk atpakaļ. Un lai tad skrien, lai to stirnu ir ļoti, ļoti daudz. Bet lai neskrien mašīnām. Nu, tad par šo dzīvi un ka viss tik ātri samainās. Citiem mainījās šādi, mums mainīsies tādi.
Un šitā 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tā diezgan ātri dancot. Un viņiem saka, ko jūs tik ātri dancot? Nu šī taču ir lēnā teja. Mums jāsteidzās, ātri padancosim un iesim mājās. Nu tad absolūts valsts dāmas un kungi iekšā do mažora. Jaunībā jau ir tikai meitenes, bet uz vecumdienām paliek pulpēdīši. Es domāju, jaunībā tikai meitenes un vecumā tad sāk parādīties puiši vecumdienē. Par to tēmu citu reizi. Bet vispār
kāpēc viņa mums tāda tuva un mīļa. Mūsu kapelas aizsācējs vecmeistars Juris Keiselis. Mans vectēvs, jau 92. gads. Un mammas tētis, un mammas tētis. Un mammas tētis un tēta. Kas viņš to skaitās? Sievastārs. Vispār tāds ģimenes uzņēmums beigās sanāk. Un tad mums vēl draugi. Bet vispār stāsts par to, kad viņš dzīvo Vīkstā, Aizezeres ciemā, tā arī mums šis te nosaukums. Un viņš prot spēlēt skaistas dziesmas un mācīt visādus joks. Nebrīnieties, ko es tā daudz stāstu. Mantojums. No kā? Redzētu viņu, saprastu. Bet izrādās 2015. gadā viņš šeit ir bijis kopā ar mums. Es gan neatceros, es tad biju droši vien Bišķi mazāk. Bišķi īsāk, pa 10 centimetriem. Bet viņš šeit bija, un šī arī bija tā, 15. gadā bija tā pirmā reize, kad mēs šeit viesojāmies. Tātad šoreiz jau ir otrā reize. Esam jau kā mājās. Kaut gan vectēvs teica, 3 dienas ir ciemos, un pēc tam jau kā mājās jāuzvadās. Bet ko nu vairs? Jau mani ved, jau muna jāneiba kilveņus met par to nākamā dziesma. godātie kungi, vīri, jaunekļi, puiši, veči, jūsu dansis. Un lai šis būtu aplausu dansis, zināt, kas jādara? Nav jau visu laiku jāaplaudē, vasara ir beigusies, odi nav, vēl nevajag praktizēt. Bet aplausu dansis, ka mēs varam pamainīties ar draudziņiem un draudzenītēm, un padancot ar kādu citu arī. Aplaudējam, pamainamies, absolūts dansis, dažu, skaistu, zināt.
meiteni par puisēnu un valsts viņi zina, kā to saprast, vai ne? Un ir šeit arī tāds viens stāsts. Ir tāda dziesma par kaprīzo meiteni. Es gribu būt kaprīza meitene, tavās rokās mājās. Un tā, un mēs tagad dziedam pantiņu, ja? Protams, mūsu tētis to pantiņu nezin. Un tagad pienāk piedziedājums, un viņš sāk dziedāt. Es gribu būt kaprīza meitene, tavās rokās mājās. Par maigām rokām. Jūs ziniet, īstenībā kāds viņam sloks ir jāiztur. Es atveros Laime. Viņam ir 5 sievietes, 3 meitas, sieva un vēl suns. Bet arī bija meiteni. Jā, nu par to. Un viņam ir ļoti laba metode, varu ieteikt citiem vīriešiem. Ja nu gadījumā sievietes neklausa, nostājieties drošā attālumā un iesviedēt viņām ar naudas magu. Palīdzēs, ticiet man. Nav jāatskatās pulkstenī un atpakaļ. Šodien. Un mēs jums gribam kā veltījumu, kā sveicienu nodziedāt šo te nākošo valsīti. Jūs varat dancot līdzi, paklausīties arī, pabaudiet. Lēnām, stumsim kaktā. Un mums ļoti patīk šī dziesma. Jūs droši vien dzirdēsiet arī, kāpēc. Nu jā, viņš ir nāk.